Labvakar, mani mīļie, mazie un lielie pasaku draugi! Vasaras brīvlaiks ir garām, un arī pasakas atsāk skanēt katru otrdienas vakaru. Un es joprojām tiekos ar bērniem gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Jau pavisam drīz es došos gan uz Lielbritāniju, gan Luksemburgu, Norvēģiju un Dāniju, un arī, protams, ceļošu pa visu Latviju. Lai mani uzaicinātu, jūs varat apskatīties informāciju par pasākumu piedāvājumiem mājaslapā pasakas.org, un tur arī uzrakstīt man vēstuli. Un Latvijas skolas soma arī šajā mācību gadā ir akreditējusi manu nodarbību pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām, 1. līdz 9. klasei. Arī šo piedāvājumu jūs varat atrast mājaslapā un uzaicināt mani uz savu skolu. Es braucu pa visu Latviju. Šajā pasaku gadā mūs sagaida ļoti dažādi piedzīvojumi. Būs rudens pasakas Siguldā, būs Ziemassvētku pasakas kādā īpašā Latvijas vietā, un es jūs gribu iepazīstināt ar jauno pasaku varoni. Tā ir karaliene no jaunās leļļu izrādes bērniem, kas būs gatava oktobrī, un ja jūs šo programmu gribat, jūs arī to varat rezervēt. Protams, arī vēl iepriekšējā programma ar Zivēnu un Sarkangalvīti. Bet tagad gan pie pirmās šīs sezonas pasakas. Un tā būs Imanta Ziedoņa cukurpasaka. Tā patiešām ir grūta. Mīkšķis stāvēja saviedies, un lūpas raustījās. Nu pat viņam bija stāstīta skāba pasaka. Mīkšķis nevarēja ciest skābas pasakas, jo krustmāmiņas viņam bija stāstījušas tikai saldas pasakas. Viņam bija izlutinātas ausis. Visi jau zināja, ka ausis viņam ir pārcukurojušās. Mīkšķis savas ausis mitrā laikā glabāja cukurtraukā. Mīkšķim arī patika saldas pasakas. Mīkšķis bija tā izlutinājies, ka pirms katras pasakas ausī kaisīja vēl pūdercukuru. Mīkšķis nīkšķim mīkšķēja saldi. Mīkšķis mīkšķim vēl saldāk. Runāja viņi apmēram tā. Vai tev ir cukur cik laika? Cik cukuru vajag? Cukuru cauru šovakaru un vēl cukuru citu ceturtdienu. Citu cukuru ceturtdienu es nevaru, teica Mīkšķis, bet es to varu varbūt pārcukuru celt. Pacukuru centies gan, cik cukuru, cik vien iespējams. Nāk cukuru ciklons un man līst cukuru cauri jumtam. Un arī cukuru citādi, un vispār mums vajag sacukuru koncentrēties cukuru celtniecībai, lai cukuru celtu un celtu cukurētu cilvēku cukurainīgas cementa cukura un cementa celtnes, kā arī cīnīt cukurēties un cīnīties par cukurību, cukurību, cukuru. Cuku, urkš, teica cūka. Vai mani te kāds sauc? Jā, teica Mīkšķis un Nīkšķis. Ai, cik cukuru, cik labi, ka tu esi atcukur atnākusi. Mūsu pulks aug. Tev jācukursolās, ka tu būsi cukurcūka. Cukur caur cukurcūka, cukur caurum cauru, cukur cauru un caurum cauru, un tev dzims nevis cūčuki, bet gan mazi cukurčuki. Nē, atrukšķēja cūka. Es esmu godīga cūka, es esmu bekoncūka. Es meklēju cūkcepures. Nekur nevar dabūt. Nekādu cūkcepuri, kliedza reizē Mīkšķis un Nīkšķis. Tev pienākas cukurcepure. Tev arī dzan cukur pienākas pavisam cukur cita aste pie cukur mugurkaula. Cūka tikmēr klausījās, līdz juta, ka tai astes galā uzplaukst cukurgrauds un ka nu ir beigas. Viņa tikai juta, ka ausis kļūst par cukuru tūtēm un tie abi bērviņi pilni ar cukuru, un kājas kļūst stīvas un sirds iekšā sastingst baltā cukurā. Bet Nīkšķis un Mīkšķis tikai runāja un runāja ar vien tīrāku cukuru, un nemaz paši nejuta, ka viņu pirmie burti kļuva ar vien vienādāki un pārvērtās par c. Un nu viņi abi bija vienādi – Cīkšķis un Cīkšķis. Arī nākamie burti visi pamazām pārcukurojās. Cīkšķis, cīkšķis,ckšķis,ckšķis, cšķis, 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 cis,
is. Cs, 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 cs. Tagad viņi abi ir tik vienādi, ka viņiem nav ko runāt un nav par ko runāt. Nu ir cukurbeigti. Nav kur cukuriet. Kājas cukurstingas, mute cukurciet. Mēle mūžam sasalusi cukursalā, un arī pasaka, nu ir cukurgalā. Šovakar tas viss. Lai labs miedziņš un tiekamies jau nākamajā otrdienas vakarā.